Pagājusī nedēļa Valmierā iesākās traģiski, kad Rīgas un Andreja Upīšu ielas krustojumā autobuss notrieca 1958. gadā dzimušu vīrieti un viņa suni. Pie barikāžu piemiņas akmens notika barikāžu atceres pasākums Daugava abas malas mūžam nesadalās. Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā interesanti piedalījās meistarklasē koksnes virsmas rotāšana ar logriezumiem, kuru vadīja mājturības un tehnoloģiju skolotājs Uldis Žīgurs. Jaunatnes centra Vinda dalībnieki kultūras centrā atrādīja mācību gadā paveikto un apgūto. Ziemas atskaites koncertā šovs ar Vindu pēc 6. Basketbola klubs Valmiera Baltijas basketbola līgas grupu turnīra noslēguma spēlē uzveica Igaunijas vienību TTU, taču Alderis Latvijas basketbola līgas spēlē Valmierai nācās piekāpties turnīra vicelīderiem Liepāja Triobet. Kultūras centrā notika 19. jaunradas deju konkursa fināls.